Nu ko, šodien es iekonomēšu tev laiku un naudu. Jo tas, ko es izdarīju, es izanalizēju gandrīz vai veselu gadu ar treniņu video par iebildumu apstrādi. Un kā es izstāstīšu šodien, kādi ir lielākie iebildumi, par kuriem cilvēki visbiežāk prasa, visticamākais arī tev tāds jautājums ir, un kas ir iemesli tiem iebildumiem, lai tev būtu skaidrs, ko darīt un kā to iespējams, kā šos iebildumus mazināt. Ja? Numur 1 2025. gada iebildums ir nauda. Šis ir pārāk dārgi, es nebiju plānojis tik daudz maksāt, un tā tālāk. Parādās gandrīz vai katrā treniņu zvanā. Un, ja mēs domājam par naudu, tad, kāds tad ir īsti iemesls, kāpēc parādās šie iebildumi? Visi diezgan vienkārši. Cilvēks neredz šo vērtību, kāpēc viņam būtu jāsamaksā kaut kāda X summa par tavu pakalpojumu vai produktu. Kā mēs radam šo vērtību? Ir jāveido šis tā saucamais gaps, ko tas nozīmē. Tev ir jāsaprot un jāpalīdz klientam saprast, kur viņš ir tagad, kur viņš grib nonākt, un kas tad šeit tā kā pa vidu ir. Un tad, kad tu spēj radīt šo pārāvumu, kad, hei, ja tu kaut ko izdarīsi, lai nepadirst šo te vai arī izmainīt, un tu nonāksi tur, tad arī cilvēks sāk mazāk uztvert šo investīciju kā lielu, jo viņš saprot, kādas problēmas atrisinās viņam, ko viņš no tā iegūs, un ko viņš nezaudēs, kas ir ļoti svarīgi, ja viņš tā kā kustēsies un iet uz priekšu. Ja? Otrais lielākais iebildums ir, kad cilvēki pasaka, ka viņi grib padomāt. Šeit atkal mēs runājam par to, ka nav izveidots šis gaps starp to, kur klients ir un kur viņš grib būt. Bet svarīgākais ir tas, ka nav pietiekami daudz sāpes. Ja? Klientam vienkārši ir loģiska izeja. Viņš saprot, problēma nav tik liela, tā tad var iet prom no šīs sarunas. Labs piemērs ir, pieņemsim, uz uzņemšanu atnāk cilvēks ar divām dažādām problēmām. Viens ir saskrāpējis, otrs labajā rokā tur savu kreiso roku, kur ir norauta. Kurš to viņam potenciāli pateiks, ka viņš grib padomāt. Visticamākais tas nebūs otrais. Tas, kuram tikai plāksterīts jāuzliek, tas visticamākais nemaz neatbrauks. Ja? Tas pats arī tev pārdošanas zvanā, kādā veidā tu vari palīdzēt klientam atrast šo sāpi. Ja viņu tur ir, varbūt viņus tur nemaz nav. Visticamākais, ka viņi tur ir. Trešais lielākais iebildums ir, man ir jāparunā ar savu sievu, vīru vai arī biznesa partneri. Iemesls, kāpēc tu dzirdi šos iebildumus, ir, tu neesi klientam laicīgi paprasījis par to, kas ir lēmumu pieņēmējs un kāds ir šis lēmumu pieņemšanas process. Un tad jau mēs arī par to parunāsim pēc tam. Tu neesi arī mēģinājis priekš apstrādāt potenciāli šo iebildumu. Ceturtais lielākais iebildums ir, es gribēšu redzēt, paskatīties vēl citu kompāniju piedāvājumus. Tas notiek, un iemesls, kāpēc tu saņem šo iebildumu, ir tāds, ka tu neesi pirmkārt atradis šos unikālās vērtības, kas tev ir, salīdzinot pret citām kompānijām, un nevis vienkārši vērtības, kuras tu nober savā prezentācijā. Mēs esam rekuši tādi un tik te krūti, un tad klientam pašam ir jāsaprot, bet tu esi paprasījis jautājumus par to, ko klients, kā viņš tagad pēr, kur pēr, kas viņam patīk, nepatīk, un tā tu esi izstāstījis, kāds tu esi savādāk. Vai arī pat, ja tu neesi to paprasījis, tad tu savā stāstāmajā, savā prezentācijā izstāsti, kā tu atšķiries no visiem pārējiem. Ja? Un tad tu šo iebildumu vari mazināt. Piektais ir, cilvēki saka, ka viņiem nav laika, nepietiks laiks, un es pats ar šo iebildumu saskāros pagājušajā nedēļā ar klientu, un es saprotu, ka iemesls, kāpēc cilvēki pasaka, kam cilvēkiem parasti nav laika, tam, kas nav steidzami svarīgi, to, ko cilvēki negrib darīt tagad, jā. Interesanti, ja viņi atnāk uz tikšanos un negrib risināt problēmas, par kurām viņi ir atnākuši runāt. Un iemesls, kāpēc tas notiek, ir tāpēc, ka tu neesi radījis pietiekamu lielu šo vajadzību un nepieciešamību.
Un šeit pārdevēji bieži vien iekrīt tādās kā lamatās, jo viņam liekas, ka šī nepieciešamība ir jārada no ārpuses. Un ir divas dažādi šie urgency, tā kā šīs nepieciešamības. Ir tāds ārējais spiediens, kur cilvēkam patīk tā kā pretī spiest. Un ir tāds internal urgencies, ka cilvēks saprot, ka viņam ir jādara kaut kas. Un to var panākt tikai uzdodot labus un foršus jautājumus klientam, un tu nekad nevarēsi pats izzīst no pirksta, kā radīt tā kā šo iekšējo urgency klientam. Un otra lieta, kāpēc cilvēks saka, ka viņam nav laika kaut ko darīt, ir tas, ka tu viņam neesi palīdzējis saprast, kāds tad ir viņa bezdarbība, kāda ir šī bezdarbības samaksa. Ko cilvēks maksā katru dienu dēļ tā, ka viņš to nav izdarījis. 6. lielākais iebildums ir, man nepatīk līgums, es negribu tur parakstīt sadarbības līgumu par to, kad es tur būšu ar jums 3, 6, 12 mēnešus. Pusē no visiem treniņu zvaniem tas ir dzirdēts. Tas iemesls ir tāds, ka cilvēkam ir bailes, ka viņam būs jāturpina darīt kaut ko tādu, kas viņam nestrādās. Un es arī esmu dzirdējis šo iebildumu. Dzirdu viņu ik pa laikam. Un iemesls ir ļoti vienkāršs. Ir nepārliecība par to, ka tieši tavs pakalpojums vai produkts spēs atrisināt viņu problēmas. Kur tev tas bija jāatrisina? Sarunas sākumā. Ja? 7. lielākais iebildums ir, ka tavi klienti saka, ka viņi paliks pie sava esošā risinājuma. Tas notiek gadījumos, kad tu neesi radījis pietiekamu šo negatīvo fonu ar to, kas cilvēkam ir tagad. Un tas nav obligāti vienmēr jau esošs risinājums, jo bezdarbība, principā mēs šeit cīnāmies ar statusu quo. Ja? Ja tu neesi radījis pietiekami daudz nepatiku pret to, kur cilvēks tagad ir, vai pret šo statusu quo, tad viņš ir gatavs palikt, tāpēc, lai nezaudētu vēl vairāk, ja viņš vēl nezinās, viņš vēl nebūs pārliecināts tavā salūšanā, viņš labāk paliks tajās sliktajās attiecībās, kur viņš ir tagad, vai ar citu piegādātāju, vai arī bez vispār piegādātāju, nekā riskēs. Šeit ir man viens crazy piemērs, tikko atcerējos. Te noteikti man psihologi un vēl tur kaut kas man sāks tur cīnīties pretī, bet attiecības, kurās kāds no partneriem fiziski iespaido otru partneri, viņi neiet prom. Kāpēc? Viens no iemesliem. Noteikti. Tas nebūs ultimatīvais iemesls, kāpēc viņi neiet, bet tāpēc, ka viņi negrib mainīties. Viņu tā situācija, kur viņi dzīvo viens bez šī abusive partnera, ir nezināma, vēl nezināmāka nekā tas, kur tevi ik pa laikam ieklapē. Un tad, ja tu neesi cilvēkam palīdzējis saprast to, ka šis ir crazy, un ja tas turpināsies, būs vēl sliktāk, ja, tad arī cilvēks ir gatavs tolerēt to, kur viņš ir. 8. iebildums lielākais ir, cilvēki domā, ka viņi nespējas adaptēt tavu solution. Ja? Mums šis nestrādā, diez vai mēs varēsim to pielietot un tā tālāk. Šis viss atkal iet uz to, ka cilvēkiem ir bailes kaut ko mainīt un darīt. Viņam liekas, ka tur būs liels implementācijas process. Atkal. Kas ir sakne tām bailēm par izmaiņām, jo bailes no izmaiņām ir visiem, ir tas, ka tu neesi parādījis, cik izstāstījis to, kā tas atrisinās viņa specifisko problēmu un cik vienkārši tas būs. Un kā tu viņus atbalstīsi tajā tieši viņu implementācijas procesā. Un tu visticamākais pat nezini, iespējams, kas ir šīs implementācijas bottleneki. Tu neesi paprasījis, ko par to domās tur darbinieki, kā tas viņus ietekmēs un tā tālāk. Un iespējams, tev šie support mehānismi jau ir uzņēmumā, kā tu varētu potenciāli palīdzēt šim cilvēkam, bet tu par to neesi nemaz aprunājies. 9. iebildums, jau mēs ejam uz tādiem retākiem iebildumiem, ir, ka tavs klients jau zina, tā kā tavas cenas, tu jau esi viņam sūtījis tur cenu piedāvājumu tur pirms mēneša, pirms gada, pirms pusgada. Tas bieži vien notiek, es esmu strādājis tādā industrijā, nišā, kad es pārdevu kārtridžus un viņu uzpildi, tad tur, es atceros, bija tāds, ka printer kārtridži Q2 612 kaut kas tāds. Tur karš bija klasiskais. Un visi zināja, ka viņu var uzpildīt. Viņu uzpildi maksā tur kaut kur 8-10 eiro. Vismaz visi pārdevēji zināja, klienti, es nezinu. Un tad arī cilvēki pēc kaut kāda laika viņi saprata, ka, Klau, tu tur griezies kā gribi, nevari tu kārtiģi uzpildīt lētāk nekā par 10 eiro vai par 5 eiro. Ja? Un tad visiem ir šīs cenas skaidrs, un tad ir ļoti grūti, tas ir tāda B2B pārdošanas lieta, noteikti tie uzņēmumi, kas pārdod paklāju tīrīšanu,
mašīnas, tur papīrus, kas tirgo tādus commodities, izēju materiālus, vai arī tur, nezinu, pārtiku uz ofisu. Viņiem tas tur ir skaidrs, tas cipars tur būs plus mīnus. Ja? Un tas, kas šeit trūkst, ir šie jautājumi par to, kā tu vari pozicionēt sevi kā labāku risinājumu pret to, kas ir klientam. Pirmais, kas nāk prātā, man liekas, man ir kaut kādā video ar stāstīju par to, tas bija par augsto zvanu video, kad, hei, kādas tad problēmas tu palīdzi šim uzņēmumam, saviem klientiem risināt, ja? Kad viņi visu pērk pie tevis, tad viņiem ir labākas cenas. Visu pērk pie mums, ir vēsturi, ir skaidrs, kam ko zvanīt un prasīt. Ja? Un tur ir arī attiecīgās problēmas, kas tiek risinātas klientiem, lai, kur tu atrisini klientiem, kāpēc viņi arī pērk no tevis. Jo viņi teoretiski varētu pirkt arī citur, bet nē, viņi pērk no tevis. Un tad tev jāsaprot, kā sevi pozicionēt, lai tu varētu sevi nopozicionēt nevis kā tikai čali, kas ienes kaut kādu labāku ciparu. Tev ir jānoskaidro, kas tad ir viņu šie pirkšanas paradumi un kā viņi dara, kas viņiem svarīgi un tā tālāk. 10. ir tas, ka cilvēks saka, ka viņš nav vienīgais lēmuma pieņēmējs. Un šī kļūda, kur viņa tiek pieļauta un kāpēc vispār šis parādās zvanā, ir tas, ka tu neesi noskaidrojis, kāds ir lēmumu pieņemšanas process un kurš pieņem šos lēmumus. Ja? Labākais veids, kā to izdarīt, ir tad, kad tu plāno šo tikšanos. Ja kāds cits plāno tavās tikšanās, vai ja cilvēki automātiski plāno tavā kalendārā, piezvani, aprunājies. Es par to arī runāju savos video par to, kā tas, starp citu, augstajā zvana video arī ir. Starp citu, arī šo linku uzliksim uz to video par to, ko dara profesionāls pārdevējs pirms viņš aicina cilvēku uz sarunu. Bet šeit svarīgi, ja tu neesi to paprasījis, tad pie situācijas jautājumiem tu vari klientam paprasīt, hei, Klau, šajos jautājumos, par ko mēs esam savākušies runāt, tu pats vienpersoniski pieņem šos lēmumus. Un ja cilvēks saka, ka nē, bieži vien tas, ko es izdaru, es piedāvāju, Klau, zin kā ir, tas, ko es esmu novērojis tiekoties ar citiem uzņēmiem, ir tas, ka bieži vien ir tā, ka izrunājot ar vienu šo lēmumu pieņēmēju, mēs tikai daļu no jautājumiem spējam izrunāt. Un tad, kad tas cilvēks, kurš nav šajā sarunā, viņš nespēja uzdot pareizos jautājumus, un tad, kad tu ej un pārstāsti, tu uz viņiem nevari atbildēt, un es arī viņus nedzirdu. Tāpēc tas labākais, ko mēs varam izdarīt, ir parasti tikties kopā. Kā būtu, ja mēs tagad ieplānotu šo tikšanos kopā. Un tad, ja es redzu, ka cilvēks ir atvērts, bieži vien viņš ir atvērts pārplānot šo tikšanos. Dažreiz cilvēks pasaka, nē, es pats pieņemšu lēmumu, viss krūta, tad tās arī der. Bet, ja es redzu tādu kā resistenci, un cilvēks saka, nē, mēs jau varam aprunāties, un tad pēc tam kaut ko darīt, tad es arī kaut kādu daļu šīs sarunas novadu, un tad piedāvāju to vēl vienu tikšanos uztaisīt ar lēmumu pieņēmēju, kur es jau esmu atradis šīs problēmas, lai tad tomēr šos risinājumus un kvalificēt, vai šīs problēmas, ko šis jau izklausās sarežģīti, bet es gribu kvalificēt ar to otru lēmumu pieņēmēju, kad šis cilvēks, kurš stāsta par šīm problēmām, kad tas otrs lēmumu pieņēmējs arī domā tāpat par šīm problēmām, lai mēs tad varētu atrast risinājumu viņu abu divu perspektīvām. Ja? Nevis tikai vienu, kurš pēc tam aiziet, pasaka, izdaram šito, viņš pasaka, nē, es tā nedomāju, un viss tevis tur nav pārdošanas sarunā. Lūk, tas arī viss. Ja tu 2025. gadā nebija ne uz vienu Advanced Objection Handling treniņu, tad principā es tev iedevu tikko top 10, lai tu varētu saprast, kas tad ir lielākie iebildumi. Starp citu, arī var uzrakstīt apakšā šitam video, kas ir tavs lielākais iebildums, kuru tu sastopi savās sarunās. Tas komentārs ar to iebildumu, kurš būs visvairāk rakstīts, kurā iebildums jums parādās tavā sarunās, uz to komentāru es arī varu uzfilmēt atsevišķu video, kā tad viņu izslēgt vai priekšapstrādāt pat. Ja tev patīk šis video, spied like, noteikti spied subscribe, jo šie video nāks ārā katru nedēļu, un tiekamies nākamajā video. Čau!